Nu jau laikam mēnesis, kopš ir sākusi strādāt 10. Saeima. Šodien Saeimas deputāti saņēma pirmo pa īstam nopietnu uzdevumu. Uz valdību tika atnests nākamā gada valsts budžeta projekts, tad pie tā tagad arī sāksies darbs. Sen bija laiks, protams, un cerams, ka būs visai auglīgas un interesants arī diskusijas, un beigās vēl šogad šis budžets tiks pieņemts. Deputāti arī pa šo mēnesi jau ir apdzīvojuši Saeimu, zina, kur kas atrodas, un vispār jau tā vien liekas, ka pēc vēlēšanām partiju politiskā dzīve mazliet pierims. Nu, kāds varbūt tagad komfortabli jūtās, jo ir uzvarējis kāds Laiza Brūcis, bet, godīgi sakot, tas ir visai mānīgs priekšstats. Partijas domā, ko darīt, kādas apvienoties mēģina un kādas domā par to, kā izskatīsies pēc tām uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām kaut vai. Taču ir viena partija, kurai ir šī gada nogale ir visai drūmu pārdomu laiks. Es šeit domāju Tautas partiju. Pagaidām šīs bažas par partijas nākotni, tieši tā, par partijas nākotni ir tikai hipotētisks, bet tomēr tās ir iespējams. Par to, kas varētu notikt nākotnē ar Tautas partiju un kādas tad ir šīs problēmas nākamajā sižetā. Kādreiz, kad Latvijā vēl nebija ieviestas banku norēķina kartes, pēc algas cilvēks staigāja ar uztūkušiem makiem, kas lēnām dila līdz ar jaunas darba samaksas gaidām. Līdzīgi šobrīd ir arī ar partiju finansēm. Ja tuvojas pašvaldības vai Saeimas vēlēšanas, partiju kases pildās. Sabiedrībā tad tiek sūtīti naudas piesaistītāji, kas visādiem veidiem mēģina pārliecināt sponsoru ziedot tieši viņu pārstāvētajai partijai. Un šajā laikā partiju kases ir diezgan iespaidīgas. Pārējā laikā tās ar dievu uz pusēm tiek galā ar ikdienas rēķiniem par biroju uzturēšanu un dažu štata darbinieku algām. Taču partiju pirmsvēlēšanu tēriņi tagad tiek uzmanīti daudz stingrāki, mainījušies likumi. Tāpēc tagad, pēc iepriekšējām 9. Saeimas vēlēšanām, Tautas partijai ir smagu pārdomu pilnas dienas. Knabi ir secinājis, ka oranžā partija diezgan nopietni pārtērējusies, tāpēc starpība jāatmaksā valsts kasē. Izlaižot juridiskas fineses un terminus, sanāk, ka jādod tā rupi rēķinot 1 miljons latu. Nu pat jau 2 tiesas šo Knabu lēmumu nav atcēlušas, kas pār Tautas partiju savelk nopietnus melnus mākoņus. Šobrīd tas likumdošanas ietvars, kāds ir uzbūvēts, ir tāds, ka jebkurai partijai Latvijā, ja būtu šāds vai līdzīgs sods, ir ļoti grūti viņu samaksāt. Tas nav atkarīgs no mūsu gribas vai negribēšanas maksāt. Ja tāds spriedums ir, tad jebkurai partijai ir grūti vienkārši savākt šo ziedojumu, jo nav vairs tā, ka katrs var ziedot, cik grib. Tas, ka naudiņu būs grūti savākt, vēl ir maigi teikts. Pārlūkojot Knabu mājaslapā publicēto Tautas partijas pagājušā gada finanses deklarāciju, redzams, ka no biedra naudām un iestāšanās naudas iekasēt pār 1000 lati. Vēl kāds 1000 ir ienesuši citu ieņēmumu, bet lauvas tiesu apmēram 259 000 ir devuši ziedojumi. Kopā Tautas partijas kasē ir ienākuši gandrīz 300 000 latu. Skaisti, bet lieta tāda, ka izdevumi ir bijuši vēl krāšņāki. 716 000, no kuriem gandrīz 600 000 veltīti reklāmas pakalpojumiem. Tātad, īsāk sakot, bilance ir negatīva, mīnus 412 000 latu. Tātad kase ir tukša, un pēc Knabu mājaslapas var arī konstatēt, ka pēc vēlēšanām neviens Tautas partijai neko nav ziedojis vispār, ne santīmu. Bet tiesā jau tas ir vienalga. Mēs uzskatām, ka tomēr nepietiekami tiesa, otrās instances tiesa ir ieklausījusies mūsu argumentos. Kādi bija jūsu argumenti? Pagaidām tas process ir slēgts, un es nevaru uz publisko telpu pārnest to, ka jānotiek tiesas zālē. Un šobrīd mēs iepazīstamies ar to tiesas argumentāciju. Un, protams, ka mēs pārsūdzēsim, ja mēs tam spriedumam nepiekrītam. Pie scenārija, ka Tautas partijai ir jāatmaksā kāds ļoti milzīgs sods, un tas ir jāizdara uzreiz. Faktiski tas, man liekas, skaidrs ir katram, ka tas nozīmē partijas finišu. Tātad var sanākt, ka ļaunākajā gadījumā Tautas partija var aiziet pa skuju taku? Nevis aiziet pa skuju taku, bet jāsaka, viņi jau tiek grūst uz to skuju taku, jo tas ir jāsaprot. Tas tomēr ir pietiekami liels spiediens, un arī tajā pirmajā procesā tomēr izskatījās, ka tas process ir vairāk politiska rakstura, nevis tāda tiesiska rakstura. Tas vilinājums vēl guļošajām vēlreiz tā pamakstīt, tas ir diezgan liels. Es liekas, ka pavisam citas asociācijas būtu, ja Tautas partija būtu ar 25 deputātiem pārstāvēt ar viņu rēķināties. Tā kā pagaidām ir tāds iespējas, ka juridiskie argumenti paliek otrā plānā, un pirmais ir vēlēšanās viņus sodīt, jo kāds vainīgais ir atrasts, un nekad nav tik viegli dzīvot, ja tu zini vainīgo.
Tautas partijas cilvēku vārdos skan sāpīgi, bet viņš jau var arī saprast, runa ir par miljonu latu. Bet ja mēs turpinām tēmu par gulošajiem, tad jau pirms vēlēšanām daži eksperti izteica viedokli, ka zaudējumu gadījumā Tautas partija var pamest vairāk reģionu līderi, kuriem vairs nebūs nekādas intereses atrasties zaudētāja partijā. Masveida aiziešana gan vēl nav konstatēta, bet zaudējumi Tautas partijā ir. Partijas vadība gan tajā nesaskata sistēmiskas problēmas. Šobrīd ir aizgājuši 2 cilvēki. Tātad no vairāk kā 1000 biedru skaitā aizgājuši 2 cilvēki. Pie tam viens ir tas, kurš ir vadošā amatā, otrs, kurš nav vadošā amatā. Ja? Un būtu tikai korekti, ja viņi būtu atnākuši pēc tam uz valdi, nevis iesūtījuši savus iesniegumus un pateikuši. Man argumentācija ir tāda, es aizēju. Jo šobrīd sanāk tā, ka es esmu spiests komentēt, teiksim, šo cilvēku vietā, patiesībā pat nezinot viņu viedokli. Ja? Mūsu cilvēku noskaņojums viennozīmīgi ir saglabāt savu identitāti. Tas nozīmē neapvienoties. Mūsu cilvēki reģionos arī neatbalsta apvienošanos ar Latvijas pirmo partiju, Latvijas ceļš. Tāpēc tie signāli, kas nāk arī man no nodaļām un tiekoties ar cilvēkiem, ir mēs paliksim kopā. Un tas ir interesants variants, jo no žurnālistikas vēstures, piemēram, tādi gadījumi ir bijuši neviens vien, kad cariskās Krievijas cenzūra slēdza kādu preses izdevumu, tie pēc dažām dienām sāka atkal iznākt tikai ar mainītiem nosaukumiem. Tāpēc nekas jau neliedz Tautas partijai hipotētiskā bankrota gadījumā pasludināt sevi par mirušu, bet turpināt dzīvot tālāk ar citu nosaukumu. Bet patiesība ir vēl interesantāka. Bijušais KNAB vadītājs, tagad Vienotības deputāts Aleksejs Loskutovs, kura vadībā KNAB arī konstatēja Tautas partijas nelikumīgos tēriņus, skaidri atzīst, ka šobrīd likumdevējiem nav plāna, kā nākotnē novērst partiju izvairīšanos no parādu nomaksas. Vienkāršāk sakot, šobrīd nav juridiska mehānisma, kā piedzīt valstī par labu naudu no partijas, kur nespēj samaksāt. Tāpēc baumas par Tautas partijas drīzo nāvi var izrādīties krietni vien pārspīlētas. Katrā gadījumā Tautas partijai nelabvēlīgi beidzamās instances tiesas lēmuma gadījumā mūs gaida neviens vien pārsteigums, jo šī partija vienmēr grūtos brīžos ir prātos atrast interesants risinājums. Tas ir kā rokenrols, kas, kā daudzi domā, jau ir sen miris, bet skati joprojām skan un nemaz netik slikti.